Labrīt. Šodien jau labdien, jo ir 16, gandrīz 16. Un šodien ir 5. februāris, es sāku savu raidījumu. Pateicība, mīlestība. Aizpildīt tukšumu šodien ir tēma, bet ko es lūdzu? Augstāko spēku, varano spēku, varanāku spēku, kas ir man mērķis, veselais saprāts. Mērķis, veselais saprāts. Šodienas tēma ir aizpildīt tukšumu. Nu, tā es arī aizpildu to tukšumu. Es filmēju raidījumus, man no rīta es aizpildu tukšumu. Un pats klausos savus raidījumus. Pašam interesē sevi raidījumi. Man tas viss apmierina. Vēlāk es braucu uz sadraudzību, izzināt sevi, jo izzināt sevi man ir nenovērtējams atalgojums. Aizpildīt tukšumu. Nē, šodien ir cita tēma. 5. februāris. Brīnišķīgā atbrīvošana. Viņš pats uzšķīrās. Es taču saku, ka tur ir stiprāks spēks par manējo. Varanāks spēks. No tā brīža, kad pārstāju visu noliegt, no tā brīža, kad es pārstāju visu noliegt, es sāku redzēt un sajust. Tieši ar šo brīdi otrais solis mierīgi un ļoti pakāpeniski ienāca manā dzīvē. Otrais solis skan. Sākām ticēt, ka par mums varanāks spēks var atdot mums veselo saprātu. Un man ir mērķis, veselais saprāts. Tas ir mans mērķis. Es nevaru pateikt, ar kādu notikumu vai kurā dienā sākās mana ticība spēkam, kurš ir varanāks par mani. Es varu pateikt ļoti precīzi. Es izvēlos to saukt par 15. gadu, varbūt 14. Es atceros to brīdi, kā varanāks spēks par manējo ielīda man smadzenes. Es atceros to brīdi skaidri un gaiši, un es uzreiz atradu sadraudzību. Jo es šobrīd esmu aizvainots un dusmīgs uz Latvijas Republiku. Nu, varbūt arī uz Padomju Savienību. Uz Padomju Savienību es vairs neesmu dusmīgs, jo es gada jubilejā noslīpēju visu nost. Redz, kā uztaisīju šitādu medaļu. Tur nekas neliecina, ka tā ir padomju laika. Nekas neliecina. Ja nu kādam liecina, tad es nezinu. Tur pasties ir tikai es redzu kupolus un vieninieku un rombu. Nezinu, kas tur var liecināt. Es pats sev uztaisīju ar kupolu gada jubileju. Jo ir brīnišķīga atbrīvošana. Nu, man tie atmiņas zudumi. Es aizpeldēju tikko no tēmas prom, jo ir brīnišķīgā atbrīvošana. Viņš nevar pateikt, ar kādu notikumu vai kurā dienā sākās viņa ticība. Es varu pateikt, ar kādu notikumu vai kurā dienā sākās mana ticība varanākam spēkam. Es to varu pateikt precīzi. Es dzēru alkoholu, man teica, nedzer viskiju. Es viņu dzēru un varanāks spēks par manējo man iesūcās, ielīda. Viņš ielīda pa tādu striķi. Tā kā gaismas vadu viņš ielīda. Nu, varbūt bišķi jaudīgāk par gaismu. Tā kā gaismas vads varētu teikt, no daudziem vadiem gaismas vads, tā kā savīts vads. Es labi atceros, kā tas bija. Tad es atceros arī, ka varanāks spēks, kā es ar viņu slēdzu līgumus ar to varanāko spēku. To es arī atceros. Tad es atceros, kā varanāks spēks visu laiku man mēģināja pateikt, ka viņš ir varanāks. Es tikai to nezināju. Tagad es zinu, jo
Tagad es to zinu. Jo sākām ticēt, ka par mani varenāks spēks var atdot man veselo saprātu. Un man mērķis ir veselais saprāts. Es nevis sāku ticēt, bet es esmu 100% par to pārliecināts. 100%. Un tāpēc es skaitīšu. Nu šoreiz es izvēlēšos varenākos spēkus saukt par Dievu. Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu Nē, Dievs, kaut kas, es to saku ar atmiņu, kaut kas nav. Sākšu no sākuma. Man izlikās, ka es kaut ko nenoskaitīju. Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu dzert to viltīgo un indīgo alkoholu 24 stundas, lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, par tavu mīlestību un par tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem mēs ar savu, kas man galvā varenāko spēku, kas regulē manas smadzenes, varbūt vēlēsimies palīdzēt, lai es vienmēr varētu izpildīt tavu gribu. Es ļoti vēlos, lai varenais spēks parāda, ka viņš ir ārpus manām smadzenēm. Es ļoti vēlos. Pagaidām nekas par to neliecina, ka varenāks spēks ir ārpus manām smadzenēm. Es nekur viņu neredzu un nevienu rakstu. Pagaidām es ar viņu rotaļājos. Es rotaļājos ar viņu, ar to varenāko spēku, jo viņš man nekādīgi nevar atņemt veselo saprātu. Viņš tur mēģina, bet nevar. Saprāts man ir. Mērķis veselais saprāts. Jo es, kad biju tripā, tiešām es to alkoholu garām lēju, kaut vai pašā spēcīgākajā, kad es neko iedomājies, kā es esmu. Kā mans veselais saprāts ir uztaisījis varenāko spēku. Viņš nevar būt varenāks par to, ko es tā vēlos. Es tiešām tā vēlos, es leju garām. Nevar roka trāpīt tā, viņš var izdarīt. Jo viņš man var šķiltavu no rokas izmest, viņš man var ceļos nosist, tā kā ar kuvaldu iedot pa galvu un nosist man ceļos akmeņos. Man tā bija vakar. Un no tā brīža, kad pārstāju visu noliegt, es nenoliedzu to, Es sāku redzēt un just tieši ar šo brīdi. Otrais solis mierīgi un ļoti pakāpeniski ienāks manā dzīvē. Ienāks viņš. Un sāku ticēt, es tiešām sāku ticēt, ka par mani varenāks spēks var atdot man veselo saprātu. Un mans mērķis ir veselais saprāts. Man tāds mērķis ir. Un, protams, mazliet ar varenākā spēka palīdzību kārtot Latvijas Republikā to invalīda pensiju, jo man pienākas. Es tagad esmu dusmīgs, es drīkstu būt dusmīgs, raidījums iet uz beigām, tāpēc, ka Latvijas Republika mani nodzirdīja viņu mani. Un es drīkstu būt dusmīgs uz viņu. Gribu un dusmojos, jo alkoholu viņu tirgo ar akcīzi. Es esmu nopircis tikai 2 pudeles bez akcīzes dzīvē. Tikai 2 pudeles. Un lai tagad rūpējās, jo riktīga valsts bagāta rūpējas gan par alkoholikiem, gan par alkohola tirzniecību. Tā ir patiesība. Man pats varenākais spēks to pateica. Tālūk. Iesim, kārtosim. Es jau uz lapiņām rakstu, man 29. februārī jau ir jāiet. Un iešu vēl, es zinu visu, ko runāt. Es zinu pateicība, mīlestība. Arī zinu, ko nevajag runāt, bet teikšu visu, ko zinu, un man iedos. Neiedos, tad